un šis pravoslavnī reformatorskī, viņš tagad stāsta to piemēru, kā draudzē. Viņš, kāda tur ir antisemīta, un viņš stāsta to, nu, teiksim, radu raksts. Tā ir Mirjam, ebrejiet, mать Jēzusa un jevreji. Un tā ir visu mūžu pielūgus antisemīts, būdam visu mūžu, līdz tam brīdī pielūgus ir Marija. Tātad pielūgus ebreji, viņš šokēt. Atskan no zāles sauciet, nu ladna, sietam Marija i našava Piotra i Pavla ostavķe pakoje. Tā kā, nu viņš to min kā tādu piemēru, kāda ir šī, kas šiem cilvēkam ir ielikts iekšā, kas viņiem ir jau, teikt, iepotēts. Arī man reiz potēja, baidies no ebrejiem, viņiem tur vajag asins tur. Toreiz es vēl nesapratu. Mūs prom no viņiem ātrāk tik, nu kā pie macas ir vajag asins jaukt klāt. Nu, šobaldien, domā, bija Facebookā publicēt, nu arī raksts, ka viņam mācās un, nu, kolēģis, arābiete un druziete, nu, kas dzīvo Izrēlā visu mūžu, un viņš ir ilgi strādā, un tad viņi sāk runāt, kā tur ir, nu, ka jūs liekat tās asinis pie tām macām, bet, nu, pēc jums neizskatās, jūs tā kā normāls sievietes, nu, tām ebrejietēm saka. Nu, kad jau ilgus gadus kopā strādāt, uzdrošinās par to runāt. Nu, un tad šobaldien vēl domā. Nu jā, es jau toreiz... Propaganda, jāsaka, tā toreiz sacīju arī atteikt par ebreju to vēsturi, ka, nu, grāmata bija mums viesnīcā, Plauktā. Tur, kur mēs bijām Budapeštā. Nu, un... Nu, tur ir angļu valodā viss rakstīts, es neizpratu. Tik daudz, tikai dažs teikums un viens grafika. Tas ir rituālā upurēšana sinagogā. Es domāju, nu man tieši uzšķirās tā lapa. Nē, nu, man meitu un mazdēls tie mākā angļu valodu labi zina, prasīja iztulkot. Tas ir kā piemērs šim antisemītismam, kādreiz kā iepotēji. Un tas viss ir muļķības, kā tagad šobrīd caur internetu, caur šitiem mobiliem, tu sēdi tik un spaidi podziņas, un cik daudz tur ir muļķības, cik daudz tur ir apgalvojumi, fake un viss, un vai. Bet cilvēki, kas paši nelasa Bībeli, parasti jau tie ir cilvēki, kas paši nesaprot Dievu vārdu un nelasa paši Bībeli. Un tad viņi vairs dzīvo, nu kaut ko paukšu galām sadzirdējis, kaut kādus tos stereotipus, to domāšanu. Un tas iesēžās cilvēkam. Jā, nav tik vienkārši klausīt tas stereotipi. Jā, viņi nonāca pēc lēdzienu, ka viņi mācījušies tepat Izrēlā, pa Izrēlas līdzekļiem, arābu valodas skolās. Jautājums, ko viņiem par arābu bērniem māca? Šitāds viņiem. Valsts līdzekļiem. Tas ir tāds materiāls viņiem tiek pasniegts tiem arābiem, jā. Tādā domā dzīvojot. Jā, jo tas ir tā kā, tas ir ne tikai pa ticību vien, bet tur tas, ko internetā vienkārši, tas jau ir cits kaut kas, ko skatīties, bet ko parastos cilvēks, kā cenšas izpumpāt naudu ārā, lai tikai tas notiktu.
Nu, ko teiks runāt, tu tā, tas jau Tad daudz runāju. interesanti daudziem tad šajā Toras stundā mēģina salīdzināt daudz ebreji, tādi nu, arī skolotāji, ņem pa piemēru Ābrahams un Biljāms, jā, liekas, nu tā kā nesavienojams kaut kas, jā. Nu, un tad tā kā iztirzā pa soļiem. Tad, nu, Abrahams jā, arī dzirdēja un gāja darīt to, ko viņam teica. Un Biljāms, nu, kaut kādā ziņā arī, nu, dzirdēt viņš dzird, bet dara viņš, nu, daļēji. Jā, bija, nu, redzams, to, ko viņš pateica, to viņš arī pasludināja, gan par rīt zvaigzni, tāpatās gan nu, šo Matovo Holeha Jakov, arī nu, tā kā tas tāds mutē viņam tiek likt šie vārdi. Bet ir tās, ko teica, ko Ješua, kad satika šo jaunekli, ka viņš prasīja, ko man būs darīt, ja? Nu, ka, lai iemantot mūžīgo dzīvi, viņš teica, ej un pārdod visu, kas tev ir un izdod. Nu, viņam palika žēl, nu, tā attieksme, nu, sanāk Biljām, tā attieksme, tāda, nu, ka tomēr viņš nevar, nu, tā miesa cīnās ar garīgo dvēseli, un šoreiz uzvarēja, nu, miesīgais uzvarēja, jo Jāņa arī teikts, jā, tas salīdzinājums evaņģēlijas Jāņa, evaņģēlijas 8, kur Ješua runā ar rakstu mācītājiem un ar ebrejiem, saviem brāļiem. Viņi saka, 19. pantā, наш отец Авраам. Viņi saka, и сказали они в ответ, будь вы правда детьми Авраама, говорит им Иешуа, вы бы делали бы дела Авраама. Вы же напротив хотите убить меня, человек, который поведал вам истину, услышанную им от Бога. Авраам так не делал. Нет, вы делаете дела своего отца. Своего отца. Вы делаете дела своего отца. Мы-то законные сыновья, возмутились они. У нас один отец, Бог. Будь отцом вашим Бог, вы бы любили меня, ведь я от Бога пришел, и не к нему и к нему направлюсь, ответил им Иешуа. Ведь я пришел не от себя, меня послал он. Nu tā arī tāds salīdzinājums, jā, Ābrahama darbus darīt. Nu, tur arī viņam tie Ābrahama darbi tā kā izpalika no Biljāmam. Dzirdēt dzird viņš, pasludināt viņš arī daļai pasludina. Tā kā, nu, es tur tādu tik neņēmos iztirzājumos visos tajos tā, nu, arī izlasīt, kā viņiem tas tā. Bet tomēr, jā, tas kaut kāds, tā kā varētu teikt, mūsu laikos, jā, vigada, nu, biznes, jā, kā teikt, ticīgā pasaulē, jā, tas, mums bija tāda iespēja Lietuvā, tāds vīrs, Emas, jā, Emas, viņam bija, Emas, lietuvieši tāds. Un viņš ir ar tādu atvērtu dvēseli, viņš ir izgājis no tiem katoļiem, tāds viņiem Gediminis, jā, ir, kas viņus veda uz šabatu, nu, ka jāsāk ir turēt šabats un arī, nu, Torā arī lasīt, bet, nu, tā kā, nu, jā, tātad ir tādas lietas, ko darīs, tas Gedimins tāds labs, un daudz cilvēku arī tā ir, nu, ar kaut kādu soli vien ir iekšā, jā, nu, tā, pietuvojušies. Un viņi arī, nu, viņš tad arī izveidoja savā teritorijā lielu nometni, līdz to domu pateikšu, bet viņš neņem naudu par to. Viņš atļauj dažādām tam
konfesijām izvietot nometnes kaut kādos laikos, bet pārsvarā tas būtu bērniem, jauniešiem, bet lai nebūtu tā, kad viņam prasīja, kāpēc tu tā kā to dari, vai kāpēc kaut kādu naudu vai kā. Viņš teica, jūs atnākat vienu konfesiju, jūs gribat, lai jums būtu sekotāji, lai jums būtu, kā saka, tas, jūsu, jums būtu pulks, ja, lai jums būtu, ar kaut kādu domu jūs to darat daudz, ja. Viņš teica, man nav tāda doma, man ir doma, lai tie bērni, viņi atnāktu uz šo vietu, viņi varētu pavadīt to laiku lietderīgi vasarā, viņi viņi varētu bībeli lasīt, viņi varētu ar tādiem pašiem iepazīties, un daudz tie bērni tā kā, arī pēc tam kļūst jaunieši, viņi arī brauc kā brīvprātīgie, un arī palīdz, tādī teritorijā labiekārtot un uzņemt, un pašam viņam daudz bērnu. Un viņš arī pieņēma arī Samuela grāmatu, Ņivērķi, što это я. Nedaudz arī viņam paskaidro, viņš arī atšķīri, palasīja, viņš teica, mesiāniskais jūdejs, viņš teica, viņš zina, kas tas ir, un, tā doma ir tāda, kad kāds tas, šeit Biljāmam arī, kāds viņam, mērķis, ja, viņš it kā bīstās, krieviski bojaizin, dievbijība. Ar dievbijību, cik viņam tā dievbijība tur procenti apmēram tā, ja. Un tur par dievbijību runājot, mums arī bija ciemiņi no Valmieras skolas universuma. Tur nedaudz arī tādos īsos vārdos viņš nosauc pa punktiem, bet pirmais, kas bija, šajā skolā ir dievbijība. Daudzās skolās ir savādāk. Daudzās cilvēks ir pirmais. Skolēns. Šeit nav pirmais skolēns. Šeit ir dievbijība. Un bez tam tikai tālāk visas tās lietas tur seko, kas ir kā parastās skolās. Viņš teica, lai neveidotos tāds, kad tas cilvēks tiek uztaisīts par tādu, kronējamu objektu un Pupa zemļi. Jā, pupa zemļi, jā. Pasaules nabu, katrs ego. Un viņš iet pār citiem cilvēkiem pēc tam. Viņš jau vairs, viņš sev uzskata pa augstāk, jo viņš jau tā ir izveidots, ka viņam tādam jābūt ir. Bet tāda ir viss pasaules. Jā, un tad es to vienkārši tā salieku kopā ar šo Biljām, Ābrahams, dariet Ābrahamu darbus, ja šo arī tāpatās, pameklēt to, varbūt pravietis, varbūt cilvēks, kas dzird Dievu, bet, var dažādi, tā dzīve, Ābrahama darbi nav. Mums bija tāda saruna ar to Robertas, mums bija iespēja pirtī pirms šabat pasēdēt, un es viņam prasu, bet tad, kā tad, es viņam pastāstīju arī par to skolu Valmieras, un kā tur no dažādām draudzēm arī un dažādi ticības cilvēki sūta savus bērnus. Viņš saka, viņš teica, viņiem arī tad ir tādi katoļi, ja viņi ir uz šabata mudināti un toru lasīt. Un viņš saka, bet tomēr viņi atnāks uz šabatu, bet viņi nekad neatstās savu krāšņo baznīcu. Viņi noteikti nākamā dienā ieradīsies tur, un viņi pateiks tā, tomēr bija labi, padejojām, padziedājām, palasījām to, pasēdējām pie galda, visu. Saka, bet mums tomēr, jāiet ir savā šajā tālāk. Viņš teica, viņš izgāja no tā ārā, viņš teica, pēc viena notikuma, kad viņi ieradās, runājot par Robertas ģimeni, šī daudzbērnu ģimeni. Viņi aizbrauc uz Poliju, kur arī šis Gediminis bija, šis katoļu priesteris, lietuvieši, kas viņus mudināja arī
pie Toras un pie šabata, un arī ebreju dziesmas arī mācīja viņiem dziedāt. Un tur tāds svētki ir. Tie nav tā kā mums tie augustā, ja, kad katoļiem. Bet tur kaut kāda īpaši tāda svētki, kur Marija tiek ielikta visā cilvēka augumā, koka figūra, ļoti identiski pēc cilvēka, viss tā, ar visu apģērbt, bet viņi ir zārkā. Un to zārku tad nes no tā kalna lejā, tas kalns arī varētu teikt tā, interesanti, kad visi krustneši, visi tie katoļi, kas sāka būvēt tās baznīcas, viņi būvēja tanīs vietās, kur kādreiz bija pagāniem tās pielūgsmes vietas. Arī saprast to tādu, kā veidojusies, ja, viss šī te lžeproroka, šī učeņa, un tas viss, tāds veidots ir bijis. Un tad nāk viņi visi lejā šo pulsi, viņš teica vairākiem tūkstošiem sabraukuši, viņiem tas ir ļoti īpaši, maz bērni iet un kais priekšā, tur ziedlapiņas, un visi ir baltās tādās smukās drēbēs saģērbušies. Un viņš teica, es kaut ko tādu nebiju iedomājies, viņš teica, mums vēl labi, viņš teica, ir kaut kur ceļu malā varēja kādreiz sastapt 90. gados vēl tādas statujiņas, ja, kādu krustu. Viņš teica, tagad jau visi tie ir nopuvuši krusti, viss tā paudze ir mirst nost, jaunie vairs neuzstāda tāds. Viņš teica, bet tik lielu tādu, viņš teica, es sapratu, ka tā ir elkalpība. Un viņš prastam Gedeminasam, bet kā tad tas tagad tā skaitās? Mēs nesam tādu koku gulošu, tādu marīti cauri visai pilsētai, visi raud, visi tādā, Dzimtē, bet tas arī Lietuvā? Nē, tas notika Polijā. Viņi speciāli brauc sveceļojumā uz Poliju. Un viņš ieraugot to, tad viņš tikai tāpēc, ka viņš bija sācis lasīt raksts, ka tā ir elkalpība, ka tā ir atveidojums, kad vēl krusts vēl būtu, ja, tas varbūt būt kaut kas tāds, vēl pieņemams, bet kad tādu, kā būt, un visi raud ļoti, un tā kā tādās īstās bērēs tur tāda ceremonija iet. Un viņš viņam prastam Gedeminasam, bet kā tad? Kā tas taču ir pilnīgi elkalpība. Viņš teica, jā, tie ir poļi. Tad tā ir kultūra. Poļiem šī tāda kultūra, viņiem pieņemam, latviešiem, lietuviešiem. Tas ir sadzīves kultūra, tas ir iegājies, tautā iegājies. Jā. Tā ir tradīcijas tāds. Tad tās veidojās ticība, veidojās viss tā teoloģija, daļēji pēc kaut kādas tradīcija tādā pamatos. Un tad viņš, tās reizes viņš teica, tad es arī sapratu, kad es eju projām no tā katolicisma. Tas, ka viņam, tādi draugi vēl ir palikuši, bet tas bija viņam tas pilnīgi, viņš teica, krieviski žutka, tāds, es tā mēģinu visu to, jā, jo es tā kā redzu, ka mēs, kad dzīvojam, tad arī tā Toras stunda parasti iet kaut kādam vai brīdinājums, vai atspoguļojums mūsu dzīvei. Bieži vien arī tā caurvija un uzrunā, un tā kā es arī tās saskatīju, ka tie Lietuvas brāļi un māsas, viņi diezgan arī ir turējuši, kā saka, manu vārdu, ja, kas saka, un viņi pie tā, nav atkāpušies, un tāds mums bija tas piedzīvojums, ka mēs tas, ka viņiem maz vīri ir, jā, viņi vairāk tāds sieviešu tāda draudz sanāk, un jaunieši tur bērnu, bet tas nav viņiem liedzis, cik iespējams neatkāpties. No taviem baušļiem, no svētkiem, no Ješua atzīšanas un nejaukt kopā visu šīs, kā teikt, aizvietotāji, teoloģija. Tas bija tāds svētīgi, tāds satikšanās. Protams, kaut kādu katrs mēs nedaudz varam būt savādāk, bet, kā teikt, tā kā
otru ņemt un kaut kur plucināt par to, ka viņš pilnīgi nedara tā kā es, tad tas, protams, nav būtiski, jo tas kungs runā uz katru cilvēku un arī uz viņiem runā, un tas, kā viņi to arī stāstīja, un tas tāds arī piedzīvojums bija. Tur arī tādi cilvēki ir atgriezušies, tur bija tieši mēs bija tāda pirtī vēl tādā vietā, kur tā teritorija Emas bija izveidojis, bija tāda sēdēja viena cilvēka. Viņš bija tīri izgājis visus garīgos pagrabs, jāsaka tā, visiem šamaniem un visiem ekstrasensiem un tā kā, braukājis tur uz Tibetu un materiāli bija tik daudz, ka viņš vienu dienu viņš bija tik zem nolaidies lejā. Viņš atbrauc pie tā Emas ar veselu autobusu, ar visām grāmatām, visiem tiem rīkiem, ko viņš, šīs, tās šamaniskās, tās, dejas un tos meditatīvos veids. To visu viņš sakrāmēja lielā tā kā ugunskurā, lika nodzīt, lai viņam nodzen viss matus un garos, un viņš sāk jaunu dzīvi. Es redzēju, kā tur cilvēks pilnīgi visu atteicās no tā, ar visu to rīcību pilnīgi. Un sācis jaunu dzīvi, viņš teica, un viņš tāds ir stingrs un neatkāpjās. Viņš ir sapratis, ka viss tā ir bijusi tāda meklējuma nepareizi un smagi. Noteikti viņam arī bija kaut kāda tāda notikuma, ko es nezinu, bet tā kā viņš to tā labprātīgi, neviens viņam nespied to darīt. Viņš nonācis pie tā, tā arī tāds liecība bija. Es gan tam vīram nezinu to vārdu, es neatminos, vienkārši lietuviešiem bišķi savādāk tie vārdi. Bet, neviens man nekrīt virsū, mēs arī gājam telties, jo arī, kur katru brīdi tur neņem nost, tur Dāvida zvaigzne, un nevienam, visiem bija miers, un tā kā, arī ir cerības, kad arī šī rīta zvaigzne arī, būtu labi nolasīt latviski, varbūt to rakstviet, ja? Atvērsim, vai viss caurs un varam visā tanī. 24. nodaļa, pirms 17. jau sākas. Krievu valodā, kas atvērs? Simpsons, jā? Es jau Ceturtā tas ir, te ir drusku garāk viss, es tikai to vienu pantu nolasīju, bet tad 15. pantu, 24. nodaļa. Un viņš skaitīja savu sakāmu un sacīja, tas ir Biljām Beora dēla pravietojums, tā vīra runa, kam acis tikušas atvērtas. Tā pravietojums, kas uzklausīs Dievu vārdus, kas zina visaugstākā atziņas, kam skaidra visvarenā atklāsuma, kas kritis ceļos un kam acis tikušas atvērtas. Es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu novēroju, bet ne tuvumā. Zvaigzne ņems sev ceļu no Jākova un no Izraēlas celsies scepteris, kas sadragās Moabu deniņš un nopostīs visus, tā būtu Šeta dēlu pamatus. Un Edoms kļūs par savu ienaidnieku īpašumu un Seira top par mantojumu saviem pretiniekiem. Bet Izraels pieņems spēkā un no Jākova izies valdnieks, kas liks nogalināt ikvienu no pilsētas izbēgušo. Un tad viņš ieraudzīja Amaleku un sāka skaitīt savu sakāmu. Tas ir jau par Amaleku tālāk, ja? Bet šeit ir pat šo ir, man vēl viens kas es varbūt to vienu, kas no tiem beidzamiem arī par to zvaigzni, to jau ir vairākas reizes, bet interesanti tas manai dvēselei
tiktos mirt šo taisno nāvē, un vai es ēlos, kaut manas pēdējās dienas būtu tādas kā viņiem. Tas ir 23:10. Šis praviet, bet Nu, viņa vārdi, kas bet tie nav viņa vārdi, tie tomēr tā kā tas kungs liek viņu mutē, nu tā kā šeit ir vismaz tie komatiņi, ja? Jo tad tulītās bija tad Balaks sacīja Biljāmam. Nevar nolādēt to, ko Dievs svētīs. To jau pašā sākumā jau arī, kāpēc Hams bija. Hams teica savu tēvu kailumu ieraudzīja. Kā tur bija, brāļi tur apsedz un viss. Viņš nevar tēvs ir nenolādēja viņš, jo viņi jau bija svētīti, bet viņi dēvs. Atkal šeit, ja Dievs ir svētījis, tas nav tā, tagad šito testamentu es saplēšu, es uzrakstu citu. Pēc tam tas tur parāda kaut ko ne tā, kas vajag. Dievs, tu redz, kā tu šī. Nu labi, saplēsīsim to ar, rakstīsim citu. Tā nav. Tāpat jau ar Dāvidu arī par to Jērikas pilsētas sagraušanu bija, ja? Par Jērikas sagraušanu no to izcieta to sodu nevis pats Dāvids, bet dēls. Vai par ko? Nē, par to laulības pārkāpšanu, ja? Nomirat pirmais dēls Dāvidam. Tas zīdainis nomira. Dāvidam? Jā. Nu jā, bet sagrēkoja Dāvids. Tātad nomira bērns. Jā. Nu jā, un ir arī ir kaut kāda, nu teiksim, tā hierarhija, kad Ārons ar Mirjamu aprunāja Mošē. Spitālīgi palika tikai Mirjama. Kāpēc Ārons ne? Jā, Āronam bija tāds tā kā amats, ko viņš nevarēja atstāt. Viņš nedrīkstēja atstāt. Neskatoties uz to, ka viņam dēli nomira, viņš nedrīkstēja pārtraukt kalpošanu. Pat neskatoties, es slēgšu bišķi. Un tas ir tādas šīs visas tās dažādas tās pārdomas par to, par šo pašu rīta zvaigzni, te arī ir, kad ir, nu, no gudriem, es to nelasīšu, tas mums vairs nesaies iekšā, ja to vēlās, var jau, vienalga, kas nav, bet var iedot, es varu dot līdz to lasīt. Ja kādam nav arī tā grāmata, Jā, un arī Jāņa atklāsmes grāmatā 22:16. 22:16 ir teikts, es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigžņa. Jā. Kohau hašahar. To viņš saka jau, redz, Johananam šajā parādībā. Bet šeit, lai pateikt kaut ko neredz, var noturēt, ka tā ir vienīgi tāda, lieka runāšana, ka kāds ir pierakstījis, kas tie bija tie, kas tie kalpi viņam bija Biljāmam. Es tā esmu domājis, kā tik smalki viss tas ir, tie kā viņam mācekļi vai, bija viņam 2 kalpi, kas bija līdzā devās, jā, vai tie bija dotie no tā Balaka, bet, protams, kaut kādos komentāros raksta, ka viņam bija kalpi, jā, tas var būt tā, bet, tad pierakstīts tas ticis ir, katrs viņš šis vārds, un līdz ar to tā arī palicis, tas ir zināms mums.
nevis kaut kā izdomāts, un tāpat tās arī, nu, teikts arī vairākās vietās, arī pirmā Mošē grāmatā 49:10, не отойдет скипетр от Юды, и законодатель отрезал его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Arī teiks no Jākava, jā, šeit no Jūdas, protams, no Jākava arī Jūda, no Jūdas tad arī, tas kā no Jūdas cilts, nu tā precīzāk, ja tas izgaismojas, parādās. 1 Коринтиešiem 15:24, а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему принадлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Un tas ir šis neilā lūkšanā beidzamais arī, kur atriep to, ko Ješua nepateica sinagogā tos vārdus, atriept ienaidnieks un likt zem, izložit всех врагов под ноги свои. Tas vēl tā kā ir vēl, nu, nākotnē, ja, kad šī beidzamā, nu, cīņa, kā varētu teikt, kad saka Armagedona cīņa, nu, tad vēl nav noslēgušies šie pagānu laiki, vēl viņi ir, likās, tad, nu, daudz šie notikumi ar Irānu, kad parādīja katrs savu seju, ar ko viņš ir kopā un pret ko viņš ir, nu runājot tā kā valsts līmenī saistībā ar Izraēlu. Kā tas katrā cilvēkā notiek tā piedzimšana, ka pat Irānā ir, nu, labvēlīgi tautas attieksme pret Izraēlu salīdzinājumā ar to valdošās, nu, tā kā elites vai valdošo to valdību. Tur jau kādreiz bija. Tas arī ir tāds, nu, rādītājs. Jā. Es tur to vēsturi tādu īsti neesmu papētījis, tad ir, bet Izrēlam jau ar Irānu bija ļoti labas attiecības. Nu jā, arī tā vēsturīs. Viņi pat ieroči deva Irānam, kad vai tā nebija. Un tā kā tas ir viss, un pēc tam, kā tas viss, kā tai vēsture, kas saka, nu kāds Izraēlas rakstnieks, viņš saka, scenārijs uzrakstīts, lomas sadalīts, izrāda sākusies. Jā. Tad ir, nu, kāda izrāda bija? Cik daudz Krievu? 20 miljonu, cik es atceros, 20 miljonu atdeva dzīvības cīņā pret nacismu. Bez amerikāņu palīdzības nebūtu uzvarējuši. Tagad otrādi. Nu, nacisti nav, tagad saucās rašisti. Un amerikāņi no otras puses dod palīdzību, lai uzvarētu tos, kuriem iepriekš viņi deva palīdzību. Un Vācijā mūsdien, tā kā Žantejs stāstīja man, ja kāds izsaka, nu, kad vācieši, ja, ka viņiem ir slikti no tiem migrantiem, kas plūst iekšā, un vācieši vispār paliek tā kā otrā plānā, otrās šķiras jau cilvēki. Tie nāk, un viņus nodrošina ar pabalstiem un ar visu kaut ko, un pastiprināt, ja. Un ja kāds mēģina, nu, iestāties par pret to migrantiem, ja, tos sauc vāciešus par naciķiem. Tas ir tā, kā nevis pret migranti, bet pret to politiku, kurā tur tagad Vācija ir. Tāpēc, ka tiešām viņam būtu visu. Paši pensionāri Vācijā iet un vāc pudeles. Es teikšu tā, ka grūti cilvēkiem. Es, piemēram, maksāju nodokļus un dzīvoju, man vajadzēja uzbūvēt manu dzīvi no nulles.
un man neviens neko nedevis, no valsts man nekas neesmu saņēmusi, no tās valsts neko. Un man nodokļu nauda iet uz un viņi to izmanto, nu ne visa Islamistu daļa, viņi grib kalifātu, viņi grib vairāk tur islamiskas tas tiesības, viņi grib... Nu, mēs to nejūtam šeit, bet tu tur to visu... Pretenzēm, viņi iet uz Berlīnu vispār stāv uz ausiem. Tas ir, cilvēki nav apmierināti, un kad cilvēki kaut ko izsaka pret, un kā saglabāt vācisko identitāti apdraudētajiem, tad tu esi uzreiz nācija. Jā. Tu esi uzreiz nācija, viņi uzreiz uz šita te, un kas notiek pret... Nu, kad viņiem apspiestība, jā? Kad iet pret arī... Cilvēktiesības, jā. Izraēlu pret ebrejiem, tas ir tas antisemitisms uz ielām. Tur atklāti... Bet no ārā puses, jā. Iznīcināt Izraēlu, ebrejus pret ebrejus, tur... Oskar nevarētu tur parādīties garīga zvaigzne. Tad uzreiz būtu problēmas. Tur nevar vairs... Bet lakatos tādīs palestīnieši var staigāt. Jā, tur arī liela cīņa, bet tieši tā. Liela cīņa. Un ja sinagoga notiek lūkšana vai ebreji sanāk kaut kur, lai pieminētu kaut kādu notikumu, viņam vajadzētu policijas apsardze. Un ja sanāk musulmani svinēt savus svētkus, tur nekas nevajag, viņi var brīvi svinēt. Tur jāsargā vietējie vienīgais. Tāpēc, ka viņi nav apdraudēti. Tāda, ļoti smaga situācija. Tāpēc jebkurā vietā, kur bija... Izbrauc ārā, viss ir tāds un tāds nācijas. Braucām uz Romu, es zvaigždi atstāju mājās. Braucām uz Budapeštu mājās. Man nevajag nevienu kaitināt, vai tur ir vai nav. Romā es tikai vienā vietā redzēju to, tāds maziņš plakātiņš pielīmēts, Free Palestīna, jā. Bet scenārijs ir uzrakstīts. Nu, scenārijs, teiksim tā, meklēsim vārdā to scenāriju. Bet viss ir atkarīgs no tā, kā tie darbojošās personas savā starpā. Cilvēku ļaunums vai mīlestība izvēlas cilvēku... Tas ir periods. Es saprotu, tas ir tagad periods, ko jūs izvēlaties. Kā tagad jūs... Tā arī, ka teikt, iznākums ir jau uzrakstīts, bet kurā pusē jūs nostāsies. Vienkārši, divas raksta vietas, ja, kas tā kā... Jo šeit mēs tā kā redzam, ka tomēr ir iznākums jau prognozēts. Un tas ir Psalms 109. 2. pants. Man atvainojas krieviski ir, ja? Жезл силы твоей пошлет Адонай с Сиона. Господствуй среди врагов твоих. Un tad Daniels 2. nodaļā 47. pantā, tas tā kā noslēdz. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Она сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Tagad tāds gals jau ir parādīts. Bet царство будет ne mūsu izpratnē, kā mēs saprotam, ar vāru, ar valdību un ar likumu, ka tev tikai tā ir jādara. Tas ir, duhovnais. Protams, bet ar to jau viss sākās. Tad arī viss tas pārējais sakārtojās. Bet ja tas nav, ja viss pasaules tautas sāktu meklēt to carstvo, ja, tad arī, jo teikts no Ciāns, kas no Ciāns iznāk Tora, no Ciāns iznāk glābšana. Bet ja neiziet no Ciāns, tā demokrātija, ja viņi izgāja no Elīne, tie grieķi, tā kā helēnisms, tad nav tam nākotnes. Tas, ko mēs nevaram atrisināt, tur tā kā bija. To mums nav jācenšas atrisināt, ja, kā Vaikmans, raksta citāts viņam. Ir tāds labs citāts, ja, kā,
Tā ir sena lūkšana. Dievs dod man spēks mainīt. Dievs dod man spēkus mainīt savā dzīvē to, ko es varu mainīt. Dod man drosmi pieņemt to, ko mainīt nav manā varā. Un dod man gudrību atšķirt vienu no otru. Tas ir tāds, kad ir lietas, ko dažreiz mums nav jācīnās, bet ir lietas, ko mēs varam mainīt. Bet lai mēs atšķiram, kas ir tas, ko mums ir jādara un ko mums nav jādara. Un tur ir vajadzīga no augšienes šī gudrība, kad Svētais Gars pateiks, ka tas ir tev jādara, ka tas tev tagad atkāpies no tā un nepiedalies. Un Biljāms, viņš tāds pa vidu kā starp dzirnakmeņiem šeit tika samalts un beigās viņš no zobena arī krīt. Vācijā nevienam nekas nav jādod, un lai visi iet uz savām mājām. Mēs aizsūtīsim tev, Julija. Sadikt visu. Tad tu viss sakāt. Jāstāps, tagad mums jau taču cita vadība, Un tikai uzrakst, ja tu esi vācietis, tu nebūs visu. Ja tu neesi Par to tagad vācietis, risin. kā tu naudu, šitā bürgergeld, kad tur apcitam, pagaidi. Tad jau tur strādā, samazinās jau skaidrs, arī tā robežas liktas. Pārbaudu uz robežām tiek veikt, Uzreiz mazāk, un tas sāka noņem viņam to naudu, uzreiz būs deportācijas arī. Jā, pārunas vēl mēs turpināsim, bet tagad es beigšu ar to, Pabeigsim, kad šķirsts apstājās, tad tas kungs sacīja, atgriezies tas kungs pie Izraela 10 000. Amen. Amen. Tā kā Jā. es jau redzu.